Čau! Mani sauc Linda, un šodien mēs apskatīsim HP 630 portatīvo datoru. Datora korpuss ir veidots no sudraba un melnas krāsas plasmasas. Kā korpus, tā arī displeja pārklājums ir matēta, kas nodrošina to, ka virsma nebūs putekļu un pirkstu nospieduma magnēts. Turklāt, displeja matētais pārklājums līdzēs arī pret traucējošajiem atspīdumiem. HP 630 dizains ir visai klasisks, un lai arī vizuāli neko īpaši neizceļās, tomēr tajā pašā laikā izskatās pietiekami glīti un prestiži. Vāks ir sudraba krāsā un uz tā uzdrukāts HP logo. Apkārt displejam ir melnas krāsas rāms, kurā iebūvēta tīmekļa kamera, kā arī mikrofons. Uz šī rāmja varam pamanīt 4 diezgan liels gumijas kājas, kas pasargās displeja saskarsmi ar klaviatūru, tad, kad dators ir aizvērts, kā arī mīkstinās triecienu vāku aizcērtot. Displeja diagonāls garums ir 15,6 colis, un, kā jau minēju, tam ir matēts pārklājums. Piedāvātais attēls šķiet visnotaļ kvalitatīvs un acī tīkams. Izšķirtspēja ir ierastie 1366 x 768 pikseli. LED aizmugura apgaismojums nodrošina to, lai attēls tiktu izgaismots vienmērīgi, tajā pašā laikā patērējot mazāk enerģijas, kas būs īpaši svarīgi brīžos, kad ierīce tiek darbināta izmantojot komplektācijā iekļauto 6 šūnu akumulātoru. Runājot par akumulātoru, ja samazina displeja apgaismojuma līmeni, datora akumulators spēj turēt ilgāk par 3 stundām. Lai arī 15,6 colu portatīvajiem datoriem tastatūras ar ciparu taustiņu bloku ir kļuvušas par standartu, HP to neizmanto vairākos savu portatīvo datoru modeļos, arī šis ir to starpā. Vismaz mums tas liekas patīkami, jo bieži vien šis taustiņu bloks vairāk traucē, nekā ir patīkams. Turklāt bez tā arī dators šķiet vizuāli glītāks un skarienjūtīgais paliknis atrodas plaukstu palikņu vidū, nevis vairāk uz kreiso pusi. Lai gan šāds risinājums neies pie sirds tiem, kuriem bieži jādarbojas ar skaitļiem. Klaviatūra kā tāda ir diezgan ērta un klusa. Augšpusē novietotie F-taustiņi pēc noklusējuma veic papildus funkcijas, kas uz tiem uzdrukāts, kā piemēram palielina vai samazina displeja apgaismojuma līmeni, palaiž tīmekļa pārlūku vai regulē skaņas līmeni. Šāds risinājums liekas pieņemams, jo lielākā daļa datora lietotāju F-taustiņu izmanto samērā rēti. Skarienjūtīgais paliknis ir vidēji izmēra un aprīkots ar reljefainu pārklājumu, kas to atšķir no pārējās datorvirsmas. Taustiņu novietot nedaudz zemāk par skarienjūtīgo virsmu un ir diezgan skaļi, tāpēc visticamāk kreisajam klikšķim ikdienā biežāk tiks izmantots piestiens pie palikņa, nevis taustiņu spiediens. Skarienjūtīgo palikni iespējams diezgan ātri izslēgt, 2 reizes pieskaroties padziļinājumam, kas atrodas tā augšējā kreisajā stūrī. Par izslēgtu stāvokli ziņos oranžās krāsas diodi, kas atrodas nedaudz virs minētā padziļinājuma. Pieslēgvietu klasts ir tāds, kāds šādas klases datoram pienāks. Kreisajā sānā VGA, tīkla kabeļa HDMI, USB, audio, kā arī atmiņas karšu lasītājs, savukārt labajā lādētāji un 2 USB, kurām seko diskdziņas. Komplektācijā iekļauto un uz 320 GB cietā diska uzinstalēto Windows 7 Home Premium operētāju sistēmu darbina Intel Core i3-370M centrālais procesors, kurš darbojas 2,4 GHz takts frekvencē, kā arī 4 GB operatīvā atmiņa, savukārt par grafiku atbild AMD Radeon HD 6370M risinājums. Šis nav ne pats jaudīgākais, ne arī pats vājākais portatīvais dators. Tas spēs tikt galā ar dažādiem uzdevumiem, kā arī ļaus savam saimniekam pakavēties pie kādas neīpaši jaudīgas datorspēles. Šodien apskatītais HP 630 ir pieejams par 309 latiem, un šajā cenu klasē tā varētu būt viena no labākajām izvēlēm, ja meklējam klasiska dizaina datoru no uzticama ražotāja. Mūsuprāt, ierīce derēs gan darbam, gan izklaidei, jo HDMI izeja nodrošina to, ka datoru var pieslēgt pie televizora un filmas var skatīties uz lielāka ekrāna.